Taču es par manī vecāks, vai ne? Es neteikšu, cik tu vecāks esi, ja, bet nu, kādreiz, ko man darīt tādā situācijā, ja? Es gan pats nebiju mājās, man bija tikai, mani mājinieki bija mājā, vai ne? Mājā bija māja. Mājā bija mājinieki, vai ne? Kas tev mājinieki? Tomovojs? Jā. Mājinieks. Nu, mājinieks bija mājā. Santa mājinieks. Stāst, piedod, jā. Un es tikmēr biju pie kaimiņas ciemos, ja, Tamārs kundze vakardien suminājām un tā. Un saproties, un man mājinieks saka tā, ka tajā laikā, kad es biju ciemos, vai ne, tikmēr viens nostājās pie loga, pēc tam tas kaut kāds no blakus mājinieks, jā. Viņš nostājās pie zem lana loga. Un svilpoja. Nē, un kliedz, kad es UFO. Jā, tad viņš zina, viņš zina, kur dzīvo, vai ne? Jā. UFO ir, loceklis. Ak tā, jā. Jā. Nu, orgāns. Tā rupjāk. Jā. Es tā domāju, ka, ko man darīt šādā situācijā? Ko tu darīt? Ja tā neviens pie loga nekad nav saucis par locekli. Ne uz ielas ir dažreiz bijis tā, bet tā kā akurāt pie loga. Es nezinu, ko darīt. Ja viņš nāks gadījumā mājās kaut kad, jā? Zvanīt pie durvīm gribēs tev personīgi, un tev tikai mājnieki būs mājās, mazie mājnieki. Jā. Tad mazie mājnieki vajag samācīt, lai viņi saka, tētis pašlaik nevar pienākt. Tētis nevar pienākt, viņš pašlaik eļo ložmetēju. Tāds. Jā. Tas varētu tā līdzēt. Jā, bet tumsā, ko tu tumsā ar ložmetēju tur neko ne? Par tumsu es varu tādu padomu. Ja tu ej pats tumsā, tumšā vārtrūbē, pirms iet iekšā tumšā vārdevā, ciemos pie Tamārs Tāns vai kur. Tur jāiemet pāris akmeņu pa priekšu. Es zinu, kā tas kaimiņu mājinieks. Tas tev vajag vienu soli, sliktajām burlakām pa priekšu iet, saprot? Tu iemet pāris akmeņus, un tad, ja tur, tad ok, tad iekšā. Vai arī tā, zina... Vai nodot kārtu. Tu, kas ir sēļots. Jā, arī tā, jā. Manam čomam Uldim tagad jānēsā līdzi šitas dēļojamais, ja? Kāpēc, jā? Jo ķengragā tagad ar mietiem uzbrūk,